Lai arī ugunsbīstamais periods mežos ir beidzies, tomēr valsts meža dienests jau laikus gatavojas nākamajai sezonai un papildina savu uguns novērošanas torņu tīklu. Atklāts jauns tornis Alūksnē. Kā atzīst dienestā, galvenais ir laiks pamanīt aizdegšanos mežā, un tieši ar torņu palīdzību ik gadu izdodas atklāt ievērojumu skaitu meža ugunsgrēku. Pašreizajā situācijā mēs apmēram 30 līdz 40% no visiem meža ugunsgrēkiem atklājam no uguns novērošanas torņiem. Tā kā tas ir pietiekoši daudz. Īpaši tādās teritorijās, kas ir maz apdzīvotas, kur maz iedzīvotāji uzturas mežos, šie torņi ļoti vajadzīgi. Jaunais valsts meža dienesta uguns novērošanas tornis Alūksnē Tempļa kalna parkā noslējas 37 metru augstumā. Dienesta atzīst, lai arī būtu gribējuši būvēt vēl par pāris metriem augstāku, kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija to nav ļāvusi, taču arī šobrīd no torņa pārredzama plaša teritorija. Bez tam savulaik pagājušā gadsimta 30. gados šāds tornis te jau bijis. Vieta dabiski jau bija aprobēta, ja tā var izteikties. Redzamība laba, pieejamība arī laba. Un ņemot vērā vēl arī tos vēsturiskos aspektus, mēs izvēlējāmies šo vietu, un kad bija pieejami Eiropas finansējuma līdzekļi, atjaunojām, jeb uzbūvējām, kā lai to saka, šī vietā torni, un nākošo sezonu sāksim izmantot viņu meža uguns apsardzības vajadzībām. Valsts meža dienesta rīcībā šobrīd ir vairāk nekā 180 uguns novērošanas torņi, taču arī šīs būves nav mūžīgas, tāpēc laiku pa laikam torņu tīkls jāpapildina ar jauniem. Alūksnes novadā šis ir 6. tornis, un tā kā apkārtnē mežu ir daudz, tas noteikti atvieglos novērošanas darbu. Ugunsbīstamajā sezonā tur sēž dežurants. Viņš uzmanīgi vēro riņķī un apkārt, vai neparādās kaut kur virs meža galiem dūmi. Ja tos pamana, tad ziņo kaimiņu tornim, ziņo ugunsdzēsības dežurantam un tiek attiecīgi reaģēt. Cilvēki brauc paskatīties, vai tā ir taisnība, vai deg vai nedeg. Galvenais ir atklāt laicīgi dūmus un tad arī ierobežot ugunsgrēku un tad nodegt mazāka platība. Un šis 6. tornis palīdzēs arī šo laiku saīsināt atklāšanas. Mežinieki stāsta, tā kā aizvadītā vasara bija karsta un sausa, apkārtnē mežus nācās dzēst 28 reizes, pērnējā vasarā tikai 12. Tomēr tā kā šis nebija bagātīgs ogu gads, tad cilvēku mežos bija mazāk un kopumā dienesta atzīst, ka vasara pagājusi mierīgi. Tie dedzināti jau reizēm ir tieši tie, kas iet mežā un sēņo un kaut kā nejauši nomet kaut kādu izsmēķi vai visādi gan vai ugunskura kādu uzkurina un astai nenodzēst. Līdz ar to tas ugunsgrēks var rasties tādā veidā. Pēdējā laikā būvētie torņi tiek aprīkoti arī ar saules baterijām, kas ļauj to uzturēšanu padarīt ekonomiskāku. Tāpat ar laiku tiek domāts, ka torņos varētu uzstādīt arī videokameras. Līdz ar to ugunsbīstamajā periodā tajos visu laiku nebūtu jāsēž dežurantiem.